Atklājumi un veterinārārstu prakse norāda uz to, ka daudzi kārumi arī no populāriem ražotājiem var pat apdraudēt suņa dzīvību. Daudz kur Eiropā, Anglijā ir konstatēts saslimšanas suņiem, kas izpaužas kā nervu sistēmas saslimšana. Lēkmes ir tas sliktākais, kas var būt, bet bieži vienkārši ir nemieris, uztraukums, tāda hiperaktivitāte. Un ir saistība atrast, ka tas ir radies pēc tādu kaulu un kārumu ēšanas. Un tie kauli, kas ir tie saucamie jēlādu kauli, kas ir tie baltie, dzeltenie kauli, kas izskatās pēc kauliem, bet viņi ir uztaisīti no lielopu un cūku dažreiz ādām. Saistība konstatēta ar to intoksikāciju iespējamo. Pēc veterinārārstes novērojumiem bieži šos kārumus tirgo bez iepakojuma uz svara. Sastāvs ir grūti salasāms un nesaprotams. Tas viss ir pārdomāts mārketings, uz ko arī uzķeras pat atbildīgākie suņu saimnieki. Turklāt šos neveselīgos kārumus suņi ēd ar prieku, un cilvēks domā, ka viss ir labi.